Labdien, cienījamie futbola draugi! 12. aprīlis. 3:00 un atrodamies šeit Jūrmalā, Kaugura vidusskolas laukumā. Stadionā tad šodien ļoti interesanta spēle starp futbola klubu Jūrmals Spartaks un futbola klubu Ventspils, ko šeit Grigorjevs vēl pagaidām nav ielaidis vārds SMT kredīt virslīgas čempionātā. Pirmais divās spēlēs sausās spēles viņam. Siņeļiko piespēl sodu laukumam, kur ir bumba, un šeit Grigorjevs labu pozīciju ieņēma un tādējādi fiksē bumbu, un tur notiek pārkāpums. Vēl viens stūrstiens, šeit varētu būt jau 5. šajā pirmajā puslaikā, tad pietiekami daudz stūrstienu pie Jūrmals Spartaka vārtiem. Centriem sodu laukumā un tur, kurš pirmais ar galvu spēlē, un šeit 1-0, ja Mēļins gūst vārtus ar galvu. Tomēr aizsteidzās šis augumā ražanais futbolists un atklāja spēles rezultātu, tad Ventspils turpina gūt vārtus. Un šajā spēles 25. minūtē rezultāts ir atklāts, tātad nebūs mums bezvārta nešķirts, ja Mēļins. Tur pret viņu gribēja nospēlēt Rūgins, tomēr bumbu nogādāt tiek sodu laukumā, un tur jāiesaistās jau Meļņičenko. Sieniņi tiek izspēlēti diezgan labi, un Mickevičs apspēlē Žigāja, un labi piespēlē šeit uz Vivaku, labi piespēlēs mums Staukļu nav, tiek apspēlēts pretspēlētājs, kur Akins var sist pa vārtiem, Rikošets, un šeit jau neslikta epizode. Jā, vairāk spēlē šķiet Jūrmals Spartaks pa kreiso malu, saglabā bumbu laukumā Mickevičs, pats rājos starp vairākiem futbolistiem, labi tiek apspēlēt pretspēlētāji, Rusis pa vārtiem, netiek tas darīts, piespēlē pa labi uz Abdul Tofiku, un bumbu do pāri vārtiem, kas par epizodi. Sodu laukumā, un šeit, kur ir bumba, pie Rugina. Rugins nedaudz paslīd, tomēr tālāk piespēl Žigāja, Žigājs piespēl sodu laukumā, un tālāk jau atkal bumba nogādā tiek aizsargiem. Šlampe šeit kļūdās, un šeit var doties uz priekšu Siņeļņikovs, un kas zina, varbūt būs noraidījums, jo, ja nelodas, vai tad Šlampam nebija otrā dzeltenā kartīte. Tieši tā, brīdinājums pirmajā puslaikā nemelūdz, un otrajā jau Šlamps saņem otro brīdinājumu, tādējādi sarkanā kartīte. Tālūk. Arī Liepājas komanda spēlē pret Jelgavu. Izrāva uzvaru mazākumā. Tur gan nešķirds bija pie rezultātu 1-1. Piespēl Žigāja, šeit Grigorjevs iziet ārā no vārtiem, un bumba vārtos. Ļoti dīvaini, ka šajā epizodē neviens necentās izsist bumbu no līnijas. Visi to tik vienkārši šeit pakaļ bumbai. Katrā gadījumā 2-0, un šķiet varētu tie būt 3 punkti. Žigājos noteikti ne augumā ražanākais futbolists gūst vārtus ar galvu. Ujeci, tehniski apspēlē pretspēlētāji. Siņeļņikovs ar bumbu kreisā malā raujas sodu laukumu virzienām. Ujeci ir bumbu sodu laukumā, var sist pa vārtiem. Piespēl tālāk, un bumbu dogā pāri vārtiem šeit. Grūti Mickevičam vienam mēģināt apspēlēt visus pretspēlētājs. Varētu teikt visvairāk šajā spēlē. Iztēlās Romans Mickevičs tieši Jūrmals Spartaka komandas sastāvā. Ventspils komanda kopumā visu komandu labi nospēlē. Un tā arī noslēdzās šī spēle starp Jūrmals Spartaku un Ventspils futbola komandu. Tātad rezultāts 2-0 viesu uzvar šajā spēlē.